Ir arī darba kārtībā jāiekļaut kā papildus jautājums par izmaiņām iepirkumu komisijas sastāvā. Nu, protams, šis jautājums ir mums diezgan tāds sarežģīts, var teikt, varbūt ļoti labs, jo mums notiek demogrāfijas jautājumu risināšana, un tāpēc mainās šis sastāvs. Lūdzu, kāds jautājums? Man ir jautājums, lēma projekts, kā kādu datumu reģistrēts un kad viņš nosūtīts deputātiem. Tā, reģistrēts viņš bija 24. kā jūs redzat, datumā, jā, 24. un tāpēc uzreiz 24. arī tika sagatavots, un pašais mums ir iesniegts uz rokām. Tā ir jūsu izvēle, ja jūs nolemiet, ka mēs varam iekļaut, tad mēs balsojam, ja ne, tad sauksim ārkārtas sēdi. Lūdzu. Man jautājums deputātiem, kad lēma projekts tika nosūtīts? Deputātiem nebija nosūtīts, tagad ir. Jā. Tad man ir liels komentārs, jā. Jūs tikai nesen 23. februārī 16. gadā atbildot uz deputātu pieprasījumu rakstēt tādu frāzi, ja, atgādina, ka saskaņā ar likumu par pašvaldībām 30. pantu un Agrinas novadas domes nolikumu 47. pantu lēmumu projektiem jābūt pieejamiem visiem domes deputātiem nevēlāk, ka 3 darba dienas pirms kārtējas sēdes. Lūdzu turpmāk, es sapratu Krimanam, ievarot noteiktu kārtību lēmumu projektu iesniegšana. Jautājums pārējiem deputātiem. Tā kārtība tika attiecināms pie Krimana lēmuma projekti vai pie visiem? Tā, es varu atbildēt uz šo jautājumu. Ir arī mūsu pašvaldības nolikumā arī cits punkts un pants, kur, ja deputāti nobalso par lēmumu projektu, kurš ir sagatavots juridiski pareizi un parakstīts, deputāti ir tiesīgi iekļaut šo jautājumu domes sēdē. Lūdzu. Līdz ar to jūs gribat apgalvot, ka Krimana lēmuma projekti nebija juridiski korekti sagatavoti? Tā es to neesmu teikusi, un es neanalizēju Krimana lēmumu projektu. Nē, es analizēju deputātu rīcību. Ja pie viena cilvēka sagatavot lēmumu projektu jūs varat darīt tā, pie otrā cilvēka darāt savādāk. Apsveicu. Viss, jums viss. Tā, lūdzu. Tā. Kas par to, ka iekļaut šo lēmumu projektu dienas kārtībā? Lūdzu balsot par, pret Krimāna saturas nav. Sākam darba kārtību. Pierakstiet jau motivāciju. Balsoju pret, jo uzskatu, ka mēs neizmantojam labas pārvaldības principu un tiesiskas paļāvības principu pie līdzīgiem lēmumu projektiem attieksme deputāti ir savādāka un dažādāka. Jā, labi. Pirmais jautājums par Agbonas novada domes izpildirektoras Spogas atskaiti par pieņemto lēmumu izpildu. Drīkst pirms. Kā jau to drīkst? Kas aicināts uz sēdi pie 19 jautājumiem? Pie 19 jautājumiem? Pie 19 jautājumiem. Šodien mēs izskatām 19 jautājumus, kuri izsludināti. Kādi cilvēki aicināti, iesniedzēji vai speciālisti? Iesniedzēji un ziņotāji. Jūs, jā? Teiksim, nē, jūs varat pateikt, kā jūs oficiāli paprasiet ierasties uz sēdi šodien? Nav nevienam vai ir? Visiem, kas ir minēti šajās sēdes, teiksim, darba kārtībā, visiem ir noteikti paziņot. Krimānam jūs paziņojāt? Ziņotājiem, jā. Ziņotājiem. Ziņotāji zina, ka viņiem ziņot vajag. Jā, iesniedzējiem ir kaut kādas Krimāns nezināja, ka viņa jautājumu skata šodien. Jūsu ironija nav vieta. Kad sakas, es par Krimānu nejautāju? Ja jums ir jautājums par jūsu jautājumu, tad jums tika ziņots, ka šāds jautājums ir ieslēgts sēdē. Jūs to nezināt? Jūs ziņojat? Kam? Deputātam Krimānam. Pagaidies, šeit deputāts nevienu iesniegumu nerakstīja. Es jautāju uz 19 jautājumu. Jūs varat pateikt, kādi cilvēki aicināt, netrauciet, nosauciet, izņemot Krimana. Par Krimanu es kaut kā pats sapratuši, jā? Tad visus var apskatīties deputāti sarakstā. Viss ir Kaļinkievičs pasaukts, Roberts Joks pasaukts.
Kādi vēl citi cilvēki? Viņi ir informēti par šo jautājumu, ir izskatā. Ir mājaslapā, viss ir redzams. Ir mājaslapā dienas kārtībā. Labi, viss, paldies. Un iesniegumi viņi ir. Viss, paldies. Jā. Tā, lūdzu, Poga.